ir tā kā ir. No, čau! Nu, man tikai no telefona sanāca šitas joks. Jā. Tad, kad es piedraudēju, ka mēs slēgsimies nost un slēgsimies no jauna, tad Instagrams pēkšņi, nē, būs tomēr. Jā. Klausies. Jā, man tikai ir kaut kādas paralēlas skaņas. Tas varētu būt, ka tev ir kaut kur arī dators. Jā. Tā, tagad man gan ir tikai telefonā, bet, nu... Griez atpakaļ, mīļā. Jā. Nu, nekas šoreiz šādi, bet, nu, šitas ir pirmais mans tiešraides variants. Tā kā, paldies par uzrakstinājumu. Jā, paldies tev. Mēs visi vienmēr kaut ko darām pirmo reizi, un ja pat mums nesanāk, tad tā ir tikai dzīve, vai ne? Nekas. Tieši tā. Nekas traģisks. Bet mūs redz, dzird, jo es tevi redzu, dzirdu, tā kā tas jau ir lielākā daļa no uzvaras. Brīnišķīgi. Pirms mēs ienirstam līlas dzīlēs, tad varbūt stādīsimies priekšā, lai cilvēki, gan tavi skatītāji, gan manējie zina par ko, ar ko mums te ir tā saruna. Tad es esmu Ilze Karlāne, un es esmu coach ar 18 gadu pieredzi, un man ir laika līnija dziedināšana, visas 3 pakāpes, un tad, jā, ir dažādas prakses, kas ir ietas, un dažādas meditācijas, krīva meditācija, transcendentālā meditācija, un savu garīgo tādu apzināto ceļu, es jau vēju 20 gadus, un sāku to ar cigunu, un tad papildināju ar vien dziļākām praksēm. Un, jā, un pēdējos gadus man ir līla, un es caur līlu varu nodot cilvēkiem šīs te visuma zināšanas. Un jā, esmu līlas spēles vadītāja. Un arī Lindai bija tas prieks un darbošanās līlas laukā. Un tad, jā, sākumā tad iepazīstam Lindu ar sevi. Jā, es esmu Linda Miezīte, darbojos jau vairāk nekā 20 pāri gadus uzņēmējdarbībā, ap un pāri grāmatvedību, nodokļiem un finansēm, un vadu uzņēmumu. Uzņēmumam tūlītās būs 5 gadi, bet reāli tieši uzņēmējdarbības lauciņā esmu no 2005. gada pati par sevi. Viss, kas saistās ar ap un pār grāmatvedību, uzņēmējdarbību, nodokļiem, krīzes finanšu vadību. Kāpēc krīzes finanšu vadību? Tāpēc, kad man klienti atnāk tad, kad ir kaut kādas problēmas, kad ir nepieciešama kaut kāda risinājuma, līdz ar to es varu palīdzēt ar šādām te lietām, saprast, salikt kārtīgi, saprast, kas ir nepieciešams, ko vajag un kā vajag. Tas ir tas, kas man patīk un interesē. Jā, tas ceļš ir meklēts un izzināts saistībā ar uzņēmējdarbību, un parasti vadītājiem arī nepieciešama kaut kāda rīki un veidi, kādā veidā var to nevis to biznesa pusi attīstīt, bet savu privāto iekšpusīti. Un līdz ar to tāpēc mēs esam laikam satikušās. Protams, un zin kā, tā kā es arī esmu daudzus 11 gadus strādājusi korporatīvajā vidē un gan pati vadījusi, gan strādājusi ar ļoti daudziem gan valsts, gan privātā sektora lielākiem, mazākiem uzņēmumiem, tad es zinu to stāstu par to stāstu par vadītājiem, un jo vadītājs augstāk kāp, jau viņš vientuļāks paliek, vai ne? Un kur tad smelties to sevis piepildījumu un tās atbildes, vai ne? Jā. Nu, tā kā, jā, es domāju, ka mēs varam tad ķerties pie līlas, un tas mans pirmais jautājums būs, kas tevi atveda? Kas tevi atveda līdz līlai?
Patiesībā ik pa laikam jau kaut kur pavīt kaut kādas biznesa spēles vai psiholoģiski raksturu kaut kādas lietas, un man viena no klientēm uzaicināja, piedāvāja, vai es negribu piedalīties spēlē, un tas sakrit ar tādu periodu, kas ir Ziemassvētki, pirms Ziemassvētkiem, un tas bija tāds uzaicinājums piedalīties, vai es nebūtu interesanti. Un, es tā padomāju un domāju tieši pirms Ziemassvētkiem 22. datums, decembris, kad mēs varam salikt kopsavilkumu par pagājušo gadu, kāds viņš ir bijis un ko mēs esam sasnieguši vai izdarījuši, un arī tīri mentāli saprast, kas ir tas nākamais posms, uz ko virzīties, kā virzīties. Un paskatījos video, papētīju Ilze tavējos Instagram kontu, un es sapratu, ka es gribu, un tas ir tas risinājums, kā es varu izzināt un apstiprināt kaut kādus jautājumus. Bet man nebija priekšstata, ne mazākā priekšstata par to, kā, ko, kas, ko nozīmē šī spēle. Tikai tīri intuitīvi es sapratu, ka jā, es gribu. Jā, tu pateici tādu svarīgu vārdu - intuitīvi. Un intuitīvi tas nozīmē, ka dvēsele zina, kad ir jāatnāk. Prāts var vēl tur papratoties, bet dvēsele zina, kad ir jāatnāk. Un tu pat nezini skaidrojumu, jā? Un tie maģiskie stāsti, kā cilvēki līdz manīm nonāk, jā, viņi ir fantastiski. Es mazliet atrunāšu mazas tehniskas detaļas, lai vairāk skaidrības ir. Tātad es tev aicināšu padalīties ar to savu ceļu un kā tev gāja, bet tik daudz, cik tu vari atļauties, jo mazliet ieskicējot, tas ir ļoti intīms process, tas ir ļoti privāts process, viss tas, kas notiek uz Līles laukuma. Un es savu sarunu biedrus aicinu, dalīties, bet tik, cik jūs esat katrs gatavi padalīties ar to, kā jums gāja un ko jūs piedzīvojāt, un varbūt kaut kādas sajūtas. Lūk, un es manīšu, ka vajadzīgs kaut kāds tāds tehnisks paskaidrojums par procesu vai par spēli, jo varbūt kāds mūs klausās pirmo reizi un pirmo reizi dzird arī par Līlu, tad es atļaušos mazliet iespraukties un izstāstīt, ko nozīmē kaut kādas lietas. Lūk, ko? Kā tad tev gāja Līlā? Manuprāt, ka man gāja tīri labi, priekš sevis es guvu apliecinājumus to, ka tas ir pareizais ceļš, tā kā tas, ko es eju, tas arī jautājums, lai ieietu spēlē, bija pirmais un uzreiz un uz momentāli, jo principā pirms spēles tā kā iepriekšējā naktī arī tāds mazliet satraukums un tāds uztraukums, bet īstenībā tāds mieriņš, izdomāt to jautājumu, ko tad jautāsi, ar kādu tu ieiesi tajā spēlē. Tad tie pirmais metiens un pirmais bija iekšā, un līdz ar to tas sākums un tas ieiešana bija diezgan viegla, un arī tas jautājums bija man, lai mēs esam abas divas vienā bildē beidzot. Tātad tev ir abas divas vienā bildē. Jā. Tu neticēsi. Es esmu tikai viena pati, vispār viena pati. Bet man tā liekas, mēs tagad ierakstās, tad arī mēs arī parādamies. Jā. Zini kā, man ir bijuši visādas pieredzes. To, ka otrs ir melnā ekrānā vispār, un viens ir redzams skatītājiem, bet ar cerību, ja mūs redz abas divas, tad ierakstā noteikti, ka mēs abas divas parādīsimies. Jā, interesantas pieredzes, vai ne? Jā, labi. Es kaut kā mēģināšu klausīties, ka tu uztaisi pauzi, tad es mēģināšu runāt un atkal otrādi, jo es tev vispār neredzu. Jā, es redzu tikai sevi. Es nezinu, kas ir pa iemeslu. Bet mēs turpinām, kamēr Instagrams ir labvēlīgs, un mēs turpinām mūsu sarunu.
Mēs jau sākām. Jā, tā ir ļoti interesanta pieredze. Tā kā šitas, nu, kā saka, viss notiekās, kā man dzīvē, kad viss ir jāizmēģina, viss ir jāpārbauda, lai vienkārši būtu labāk pēc tam. Nu, un, mēs runājām par to, kā tad bija tā spēle sākt un kā tas ekspektācijas vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, principā ir tā, ka es biju viņai gatava. Es zināju to, ka es gribu kaut kādus jautājumus noskaidrot, kā tad ir, vai es esmu uz tā pareizā ceļa vai neesmu tā pareizā ceļa, nu, kā mēs strādājam, darbojamies un dzīvojam, bet vienmēr ir kaut kāds iekšējs knibulis, kas knibina un saka, ka varbūt tās kaut ko savādāk vajag darīt, vai pareizi vai nepareizi, un te mēs arī gūstam to apliecinājumu ar tiem jautājumiem, nu, vai tad ir pareizi vai nav pareizi, ko mainīt, ko nemainīt, un manuprāt, ka tas ir viens lielisks rīks, kur mēs varam īsā laika periodā, tas ir dienas laikā, vai tās ir pāris stundas, vai mūsu gadījumā tās bija 9,5 stundas spēles laikā, mēs varam dabūt tādu iekšēju gandarījumu par to, ka viss jau ir labi, un tas ceļš, ko mēs ejam, manā gadījumā ceļš, ko ejam, ir pareizs. Un tad spēle parāda to, ka, kuru varbūt tās vairāk vajag priecāties, padomāt manā gadījumā, un varbūt tās negaidīt tik ilgi kaut kādas lietas, vai jo katram tam laukumiņam ir sava nozīme, kuru mēs uzkāpjam, un arī ir mums bultes tur augšā, kas uzved, un ir čūskas, kas noved lejā, un tas ir baigi interesanti, kad ar Ilzas palīdzību mēs varam dabūt atbildes uz tiem saviem iekšējiem jautājumiem, un arī tāds mieriņš un tāds gandrījums par to, ka nu, viss jau ir kārtībā ar tevi. Jā, papildināšu mazliet tevi. Skaidrs, ka katrs no spēlētājiem iet savu ceļu. Un, ja kādam vajag, piemēram, apstiprinājumus, kad vai es tiešām eju pareizi, vai es tiešām pieņemu pareizes lēmumus, vai es tiešām sajūtu pareizi, nu, katram ir savs. Tad citi, piemēram, ierauga tādu lietu, kā ārprāts. Es visu savu dzīvi, apzināto vai neapzināto, esmu dzīvojusi prātā, un es esmu vispār aizmirsusi par balansu savā dzīvē, ja? Kādas izvēles es izdaru, un no kuras vietas es izdaru no prāta, vai es izdaru no sirds, ja? Un katrs spēlē ierauga to, kas viņam ir aktuāli. Un gan tas pieprasījums katram ir savādāks, jo visas spēles, ko es esmu vadījusi līdz šim, nav divi vienādi pieprasījumi, ar ko cilvēki ienāk. Tātad tas jautājums, ar ko cilvēki atnāk uz Līlu, lai pajautātu, un arī rezultāts, un arī tas raksts, kas iet pa spēles laukumiņiem. Un tu jau pieminēji bultas un čūskas, jā, ir 10 bultas un 10 čūskas spēlē, un bultas nav labi, ka viņas iet uz augšu, vai čūskas nav slikti, ka viņas iet uz leju. Bultas ir tās, kas apstiprina mūsu tādu patiesību priekš sevis, un saka, jā, tu dari pareizi, vai varbūt ir kaut kādas lietas, ja tu šo ieviesi, tad tu vari pacelties vēl apziņā augstāk, jā. Un čūskas atkal ir tās, kas saka, pievērs uzmanību šim, tātad te kaut kas nav izstrādāts, izdzīvots, sajusts, un jo vairāk, un jo mēs attālāk esam no sevis patiesā, jo čūskas mums rādīs, un ir cilvēki, kas nobrauc 5 reizes pa vienu čūsku vai 7 reizes pa vienu čūsku. Tātad, nu, ir laiks pagriezties pret sevi, patiesi, un atbildēt, ka, nu, jā, šis tomēr es esmu te greizi kaut kur pa savu dzīvi gājusi, jā, vai gājis. Tā kā, tā, droši. Jā, un tas manā gadījumā, tas tā kā es
domāju par to, ko es daru jau labu laiku, lai būtu tas balans darbs, mājas, biznes un pati sev, tad šis bija viens no rīkiem, kas apliecināja to, ka ir pareizais ceļš, pareizais risinājums, un kad manā gadījumā, kad dzīvot sevi, dzīvot savu ceļu, tas ir tas, kas apliecina. Jā, un manā skatījumā šī spēle ir domāta jebkuram cilvēkam, jebkuram, kurš grib gūt vai nu motivāciju, vai nu pašizaugsmi, vai kaut kādus apliecinājumus pa biznesu, vai par darbiniekiem, vai kolektīvas saliedēšanu. Manuprāt, ka spēle var spēlēt jebkurā kombinācijā. Galvenais ir pašam dzirdēt to sūtījumu, to niansi, ko spēle iedod, jo mēs diezgan bieži galvā dzīvojam, pilnīgi noteikti. Man ir vieglāk, man viegli bija spēlēt, tāpēc, ka jā, es kā sāku tā, es nodzīvojos pa augšu spēles laukumiem, kur diezgan labi atgādināja, ka, tomēr varbūt tās vairāk vajag dot, lai citi padara kaut kādas lietas, nevis pašai darīt, un lai saprastu kaut kādas lietas, man tur augšā vajadzēja pasēdēt, lai paskatītos, ka var arī darīt drusku vienkāršāk un vieglāk, un tā kā pašai arī visu laiku ir gribējies, sajūtu līmenī bija tā nianse, ka visu laiku man patīk darīt lietas, lai būtu labi, lai būtu cilvēkiem labāk, un lai man būtu tas prieks un gandrības par to, ka cilvēkiem ir labāk. Un spēle arī pateica, ka tu jau esi pareizajā ceļā, tev jau jādara tas ir, kas tev vislabāk padodas un kas tiešām no kā tu jūti to prieku, gandarījumu un tas ir tavējais, bet prāts jau vienmēr liekas, kā tas tā var būt, kā tad var tā būt, ka liekas, ja es darīšu tā, kā man patīk, bet tam nepatiks, varbūt tas nebūs labi, bet tiklīdz tu saproti to, ka ja tu darīsi lietas, tās, kas tev sagādā prieku un gandarījumu, citiem apkārtējiem būs jau stipri labāk un foršāk un iegūms būs visiem. Jā, spēle ir spēle. Paldies tev, par šo komentāru. Jā, es arī saku, ka uz lielas laukuma tas, ko es redzu, spēle pēc spēles, spēle pēc spēles. Mēs ļoti dzīvojam prātā. Mēs, es domāju, cilvēki kopumā. Tās ir programmas. Tie ir kaut kādi kodi, tie ir kaut kādi mistiski noteikumi, kuros mēs dzīvojam. Protams, ka mēs dzīvojam sabiedrībā un būs noteikumi, vai ne, kā sabiedrībai, bet mēs dzīvojam mammu programmās, meitas iet mammu programmās. Mēs esam tā apauguši ar visu lieko, ka mēs maz nevaram tikt sev patiesajām klāt. Protams, ka arī dvēselē tu pieminēji, kad tev bija tā iespēja dzīvoties pa laukumu tā kā augšējo daļu vairāk. Jā, šis ir tas dievišķais līmenis, jo spēlē ir 8 līmeņi, un 8. ir dieva līmenis, un 8. ir arī tas lauciņš, kas ir kosmiskā apziņa, no kuras mēs sakam spēli, un lauciņš, kur mēs arī pabeidzam spēli. Šī te kosmiskā apziņa. Un jā, bet tai pašā laikā, ja mēs neesam jau izdzīvojuši un piedzīvojuši arī to 1. un 2. līmeni, kur principā dvēselē patīk, tur ir sajūtas, tur ir fantāzijas, tur ir dusmas, maldi, ilūzijas, jā, un mums jāsaprot, ko priekš mums katra tas nozīmē. Un vai es visu laiku tikai fantazēju, un man ir tur idejas un tas, bet es nevaru to visu sazemēt. Vai kāds atkal nokļūst uz mazo slaveno čūsku, kur ir stāsts tātad no 2. uz 1. līmeņu nobrauc par to, ka, ja tu neizvēlies sevi, tad tu esi neapmierināts.
apmierināts. Un tas ir vienalga, vai mēs esam darbinieka lomā, vai mēs esam īpašnieka lomā, vai mēs esam mammas lomā, vai draugu lomā, vai meitas lomā. Jebkurā, jā, un mēs dzīvojamies tikai pa lomām un aizmirstam vispār, ka lomas ir citiem cilvēkiem, nevis mums, jā. Un tad kādā balansā es vispār dzīvoju, un kad es izvēlos sevi un kad es neizvēlos. Vienkārši tāda ļoti, ļoti populāra čūska, jā, 2 pirmajos līmeņos, kur cilvēki nobrauc. Nu tad pēdējais laiks izvēlēties sevi, jā. Tāpēc es saku, ļoti dažādi ir tie ceļi, kā katrs no spēlētājiem iet, un katrs mēs ejam pa laukumiem tā, kā mūs vada no augšas, kā es saku. Saucam to par augstāko, es saucam to par gaismas pavadoņiem, jebkā, jā, tad, jā, tā arī notiek spēle. Nu jā, un tas mans iegums tik tiešām bija reāli saredzēt to, ka es esmu uz pareizā ceļa, un saredzēt to, ka man ir tomēr jārīkojās, lai es varētu varbūt tās cilvēkiem padalīties arī ar to savu. Visi zina to, ka man ir uzņēmējdarbība, finanses un grāmatvedība un tās lietas, bet ļoti maz, kas varbūt tās zina, varbūt tās kāds nojauš pēc gan kaut kādiem ierakstiem vai kā, kad arī ir tā otra puse, kas man patīk, tas ir šobrīd tas ir cilvēku dizains, kurā es esmu, un liela principā ļoti labi sasaucas ar cilvēku dizainu, jo cilvēku dizains mums pasaka to, ka mums jādzīvo sevi pēc stratēģijas autoritātes, un ja mēs tā dzīvojam, tad arī īstenībā ir ļoti labi pildās mūsu misiju un uzdevumu, un mēs esam paši ar sevīm, tādi, kādi esam, un man vienmēr ir bijis tas, ka man nepatīk tad, kad cilvēki mānās vai melo vai kritizē vai tas, kas parādās spēles pirmajos laukumos, un tas nav pa mani. Man vienmēr licies tas, ka būt atklātam, būt godīgam un runāt kā ir, tas ir vislabākais, ko var darīt, un tas spēle arī to parādīja, ka, viss jau ir kārtībā, un visu laiku liekas, kāpēc liekas, kā tas tā var būt, kad citiem cilvēkiem ir tas aktuāli, citiem nav tas aktuāli. Protams, gan spēle, gan tas pats cilvēks dizains parāda arī to, ka mēs varam dzīvot paši sevi un dzīvot tā, kā vajag sev. Un man patika, kā tu man uzrakstīji atsauksmē, kā, jā, par to dzīvošanu sev, kas arī ir cilvēka dizainā, un arī Līla to parāda, un ka Līla atmet visu lieko. Un tur es tev pilnībā piekrītu, ka Līla noņem mums tās uzaudzētās kārtiņas. Un tad, kad mēs noņemam nost to visu, vienalga, tās ir programmas, tas ir kaut kas neizdzīvots, tas ir kaut kas neizdarīts, ja? Līlā ir arī ļoti, ļoti praktiskas lietas, kas mums ir jāizdara, un neviens nesaka priekšā, es jūs nevienu neārstēšu, nevienam nekādas padomas nedošu, ja? Tik, cik es varu padalīties, ir ar lauciņa informāciju vai uzdot jums jautājumus, lai jūs vairāk vērtu vaļā un jūs arvien tuvāk piekļūtu paši sev. Un tad, kad mēs nometam to visu lieko, jā, kas mums traucē, tad mēs tiekam pie sevis patiesā, un tad mēs varam dzīvot to savu skaisto un garšīgo dzīvi, jā, nevis kāda cita ceļu mēs ejam, bet savējo. Jā, tā tas ir, un es noteikti iesaku, Ilze, mūsu tikšanās bija pirmā reize, kad es tevi vispār ieraudzīju arī pirms spēles, un tāda sajūta, ka mēs vienu otru pazīstam jau labu laiku un sen, un tas, ka tev ir tā pieredze no tā vadītāju puses, no kauču puses, tas jau arī baigi labi ir, un tieši tā, spēles informāciju mēs varam tikai to, kas tur ir teikts, un katram jau ir tas jautājums jāuzdod, ar kādu misiju mēs ejam tajā spēlē, un katru reizi, kad mēs ejam, iekšā ir satraukums par to, ko tad es uzmetīšu, kāds tad būs tāds cipariņš nākamais, un kur tad man tā spēle aizvedīs, bet, ja tu esi atnācis
uz spēli, to jau nav jābaidās, kā būs. Nu, to arī var paskatīties, nu jā, spēle, bet varbūt tās man tas iedos kaut kādu rezultātu pēc tam, un es varēšu dzīvot stipri labāk, jo pēc spēles es uzreiz nākamajā dienā Facebookā un Instagramā uztaisīju tās savas cilvēku dizaina lapas. Es nezinu, ka man radās spēks un iedvesma un viss pārējais. Beigās arī sasinhronizēja viņas, lai viņas tā kā plūst un notiekās viss. Kāpēc es viņas gribēju sadalīt, lai viņas ir sadalītas privātais un biznesa un cilvēku dizaina? Tāpēc, ka vienkārši ne jau visiem ir tā informācija jāredz un jāzina, un tad tie, kuriem nepieciešams, tie arī aizies un redzēs. Tas jautājums arī man vienmēr bijis tāds, kā, jā, es mācos, bet jā, es gribu, lai arī varbūt tās citi uzzina kaut kādas lietas, bet es negribu no privātās profila to laist. Un tas bija tāds, pateicoties tai meitenei, kas mani uzaicināja, pateicoties tev, pateicoties to, ka tā spēle arī iedeva tādu dzinuli un motivāciju, uzaicinājumu to darīt, tad arī tapa arī cilvēku dizaina mājas lapiņas, kas ir Instagramā un Facebookā. Tā kā paldies jums abām ilzēm, kuras mani motivēja. Tā, un tu jau minēji tādu lietu par to, kas notika pēc spēles, un es arī uzreiz pamanīju, ka nākamā dienā bija tāda jauda un tāda rosība bija par to, ka tu palaidi, un es tiešām ļoti, ļoti priecājos par tevi. Jā, un mums katram ir savs, un tev bija jauda uzreiz darīt un darboties, un kā es saku, arī pēc spēles, mēs esam pieauguši cilvēki, un tā jau ir katra mūsu atbildība, tad, kad es pabeidzu spēli, ko es daru ar to informāciju, un kādam varbūt būs milzīgs darbu saraksts, ko viņš būs identificējis un sapratis, kad pagaidi, kamēr es šitās lietas savā dzīvē vispār nesaprotu, nesakārtoju, es netieku uz priekšu. Un lai nav tā, ka paiet laiks un es notraulinu atkal 1 gadu, 2 gadus, 5 gadus, un atnāku, piemēram, vēl pēc kāda laiciņa, un atkal ar to pašu, un atkal ar to pašu, jā. Tā kā... Man tev jautājums, Ilze, kā ir ar spēli? Labi, mēs spēlējam viņu ar vienu jautājumu, bet pēc kaut kāda laika ir kaut kādas cikliskums, kad mēs varam atkārtot spēlēt vai ar citiem jautājumiem, ar no citas skatu punkta, vai kā tur ir? Paldies tev par jautājumu. Klausies, ir tā, ka te neviens nav piesiets, jā? Cilvēki atnāk izspēlē. Protams, ka pirmā spēle, viņa parasti ir tāda garāka un plašāka, un kā es stāstu metaforiski, tas ir tā, ka, jo kāds meditē no rītiem, kāds to nedara, kāds savienojās ar savu augstāko es, kāds nesavienojās. Mēs katrs esam dažādi, un kā tu minēji, arī tādā dažādībā mēs varam nākt un spēlēt to spēli. Un šī tā reize, kā tavi gaismas pavadoņi saka, beidzot tu esi atnācis, un beidzot mēs esam gatavi tev iedot to informāciju, kas tev kā dvēselē ir svarīga. Lai tu nemaldītos krustu šķērsi, bet tu ietu to savu patieso ceļu. Un tāpēc pirmā spēle parasti ir tā kā garāka. Viņa ir arī garāka, tāpēc, kad es izstāstu gan par spēli, gan noteikums, gan kā tas viss notiks. Tu zini, kā tas viss notika. Lūk, bet tālāk jau ir mūsu katra izvēle. Es, protams, saku, ja jūs man teiksiet, es nākšu rītdien vai es nākšu nākamnedēļ spēlēt, tad es teikšu, drusciņi par agru, jo tas viss nav integrējies, jā? Tas viss nav sastājies pa plauktiņiem. Bet ja jūs teiktu pēc pusgada klausies, man ir tāds un tāds jautājums, kas būs cits jautājums, jo vismaz arī es varu no savas pieredzes teikt, visas lielas spēles, ko es esmu spēlējusi un dažādās valstīs pie dažādiem kolēģiem, tad man ir bijuši absolūti dažādāki pieprasījumi. Tā ka tas nav tā, ka jānāk konkrētā laikā. Kāds nāk pēc pusgada, kāds atnāk pēc gada. Ja?
Tad, jāatstāj, protams, tas laiks tai integrācijai, lai tas viss sakārtojās, jā. Bet cilvēki nāk ar dažādākiem pieprasījumiem, un tad arī var redzēt, ka, pagājušā reizē es tur pa tiem līmeņiem, piemēram, gāju, vai vairāk tur kreisajā pusē lauciņa, laukumiņiem. Tagad pilnīgi cits raksts un raksturs, protams, tāpēc, ka tu nāc ar citu jautājumu. Lūk. Un kā ir ar, es tagad tev uzdošu jautājumus, kā ir ar, tīri uzņēmējdarbībā, tas ir īstenībā diezgan tāds labs jautājums vadītājiem, kad vadītājiem tiešām ir tā, ka nav tā cita cilvēka, ar ko varbūt tās padalīties, parunāties. Protams, mēs atrodam risinājumus, kā savu to enerģiju atgūt un iegūt, bet parasti ir tā, ka vadītāji ir tie, kuri ir tādā uzmanības un informācijas trūkumā paši ar sevi. Un tad ir tā, ka vai spēle ir arī variants, kā vadītāji var kaut kādas atbildes iegūt par vadīšanu, par kolektīvu, par uzņēmumiem, par attīstību un tādām lietām. Ja es pareizi atceros, kā tu beidzi spēli, tad tu tieši beidzi spēli ar vienu konkrētu vadības instrumentu, vai ne? Ja es pareizi atceros, kas tev jāizdara. Bet man bija atbilde par deleģēšanu, jo es vairāk deleģēšu, jo es vairāk varēšu dzīvot tā, kā es gribu. Un tas ir mans klupšanas akmenis, kas ir vienmēr bijis, ka man ir bail uzticēties, deleģēt un tā tālāk, bet tas man bija tāds labs spēles nobeigums. Redz, tu redzēji, kādi ir spēles lauciņi un kāda informācija ir apakšā spēles lauciņiem. Protams, kā es saku, lauciņi nav, teiksim, tev tagad jāmaina darbs, vai tev ir jāpieņem jauna komanda, vai, tādā līmenī, vai tev tagad ir jākļūst par bērndārza audzinātāju, vai man kļūt par bērndārza audzinātāju, vai man kļūt par cilvēku dizaina speciālistu. Ja? Spēle tev neiedos šādas te atbildes. Bet redzi, visi tie tevis pieminētās lietas no uzņēmējdarbības un no vadītāju perspektīvas, tad viss jau sākās no cilvēka. Yeah. Un tas, ko var iegūt spēlē, kas man ir jāmaina, vai no kā man ir jāatbrīvojās, lai, manā dzīvē notiktu tas un tas. Un tur var likt, teiksim, vadības perspektīvu iekšā, vai kas ir tas jautājums, ar ko cilvēks atnāk. Tā kā primāri, protams, tā spēle ir par mums katru kā par dvēseli, ja, un par šo gara savienojumu arī ikdienā. Tāda būtu mana atbilde. Jā, tas tu pilnīgi ļoti perfekti atbildēji, tāpēc, ka šis spēles laikā arī redzēju un jūtu to, ka tu vari pabīdīt tos jautājumus uz privāto pusi, uz to uzņēmējdarbības pusi, un spēle tev pati aizved uz to pareizo pusi, kas ir tev tajā momentā vajadzīgs, un to ļoti labi varēja sajust, un vienkārši arī, jāļaujās un jādara. Un tas man baigi īstenībā ļoti patikās, tāpēc, ka tu reāli, principā, sajūtot un saprotot, reāli pēc tam var drusciņi arī, kā pateikt, izvērtēt, kur tu drusku buksē, tā kā neizdarot kaut kādas izvēles. Tas man ļoti ir palicis atmiņā, kā es drusku nobijos no spēles pabeigšanas, bet tas metiens izlaistais man bija tāds ar apziņu. Es sapratu, ka es varu pabeigt, bet, ar sajūtām, bet es laikam nobijos drusciņu un domāju, es pasēdēšu, padomāšu. Un es
sapratu, kāpēc tas bija vajadzīgs, lai es gūtu to atbildi par to deliģēšanu, bet tas izlaistais gājiens man īstenībā vilkās veselu mūžību manā tajā prātā, jo citu dalībnieki tur pabeidza veseli 2, un tas man arī drusciņi tāds iekšējs varbūt tās sevis, tāds, kā es varēju nepabeigt ātrāk, bet tas metiens izlaistais bija tāds diezgan svētīga, vērtīga atziņa. Jā. Man liekas, kā vispār ejot pa spēli, jo tur ir atziņas un sajūtas un informācija, jo spēle ir ļoti, ļoti daudzdimensiāla, ja? Un mēs sajūtam pat ar ķermeni, kad mēs uzejam uz laukumiņiem, tāpēc es pārsvarā strādāju ar lielo laukumu, lai vēl arī caur ķermeni izjustu, ja? Kad, ir nopūta, vai ir karstumi, vai ir notirpušas kājas, un ko priekš tevis tas nozīmē, jā, vai ir atkal milzīgs paplašinājums cilvēks, jo, es tikko uzkāpu un atskaņoju, jā, priekš manis tas ir patiesība, taisnība priekš manis, jā. Lūk, tā kā, paldies tev par dalību. Manuprāt, kad spēlēt tīri uz lielā laukuma, tas man pašai personīgi vienmēr licies, ka tas ir interesanti. Jebkuru spēli, kas ir, vai tas būtu šahs, vai tas būtu cirks, vai jebkuru spēli ar liela, riktīgi man tas tā, tad, kad mani uzaicināja, man tieši tas arī uzrunāja, ka tas ir tīri fiziskā lielā spēle, kas ir uz telpā, jo vienmēr man ir bijis tāds tā kā vizuāls tā kā sapnis, ka man gribētos tādas spēles spēlēt, un tāpēc iespējams, ka arī mēs satikāmies. Skaidrs, no kurienes vējšpūš, tu jau biji savu vēlmi palaidusi. Tā kā man tādas lietas interesē un patīk, un tikko es arī atcerējos, kad mēs pagājušajā gadā braucām ekskursijās ar vīru, un tur tieši bija dambrete bija tur uz vienā spēļu laukumā, un tas ir īstenībā riktīgi forši tā spēlēt uz lielā laukuma. Jā, jo tas ir vēl viena, kā es saku, vēl viena dimensija, kas mums palīdz ieraudzīt, palīdz sajust tās lietas, kas mums ir svarīgas. Nu ko, mēs jau esam kādu brītiņu norunājušas, un vai tev ir vēl kaut kas? Mēs visu. Man tā liekas, mēs esam visu izrunājušas. Man tā liekas, ka jebkuram cilvēkam, kam gribētos pamēģināt un paskatīties, kā tas ir, es noteikti jebkuram ikvienam. Nevajag baidīties ne no emocijām, ne no tā, ko spēle nesīs. Dzīve paliks tikai un vienīgi labāka. Un Ilze ir tas cilvēks, kurš tiešām var izskaidrot, izanalizēt un tā kā nodot to, jo man ļoti patikās beigu mūzika, ko uzliki kā iespēju savienoties pašai ar sevi. Tas bija vienkārši riktīgi forši, un man tiešām tā patīk tā, un tie vārdi, un viss, tas ir vienkārši kaut kas superīgs. Oi, paldies tev, mīļā. Paldies tev par tik siltiem, mīļiem vārdiem. Nu ko, tad paldies visiem, kas skatījās tiešraidē, un paldies tiem, kas noskatīsies arī ierakstā. Un es ceru, kad izdosies man abas divas daļas saglabāt šim te ierakstam. Un vai ir kaut kas, ko tu vēl gribi nobeigumā pateikt? Paldies par sirsniņām. Un droši var jautāt jautājumus gan man, gan Ilzei. Noteikti, kad var rakstīt komentārus arī ar jautājumiem, gan jau, ka mēs arī atbildēsim. Un, ja kādam vajag kaut ko par manām jomām, kas ir grāmatvedība, uzņēmējdarbība, pēdējais laiks ir izvēlēties par savu nākamā gada grāmatvedību, kurā vietā mēs ko darām, un ik pa laikam arī kaut kādi semināri, kaut kas
radošo personu savienībā, ko es vadu, ko var paskatīties. Tā kā noteikti iesaku spēli, kā jaunā gada jauno lietu, ko izmēģināt. Tas ir pilnīgi noteikti jebkuram var noderēt. Lieliska dāvana kādam no radiniekiem, gan arī apaļajās, gan neapaļajās jubilejās. Manuprāt, ka liels paldies tev par uzaicināšanu pieredzēt pirmo laivu manā dzīvē, kas ir Instagramā. Facebookā man jau pieredze ļoti liela, bet Instagrams šitā ir pirmā reize. Tā kā paldies tev! Jā, paldies tev, Linda, par tavu laiku un par tavu stāstu un dalīšanos un par tavu esību. Un es savukārt visiem novēlu to, lai mēs katrs ejam savu ceļu. Un tas, kas ir attīrams un no kā mēs esam gatavi atbrīvoties, tad varat nākt uz Līlu, priecāšos katru redzēt, jo katrs, kas spēli sāk un pēc tam spēli pabeidz, es tiešām esmu laimīga, jo tā mēs ceļam visu kopējo lauku un kopējo gaismu un mīlestību. Tā kā, un var arī iet pie Lindas uz cilvēku dizainu, vai ne? Tā kā varam izvēlēties, iespējas ir. Galvenais ejam un galvenais ejam savienojumā ar sevi un ejam savu ceļu. Tā kā paldies, mīļš, visiem un uz tikšanos kādā citā reizē un citā sarunā par lielas pieredzi.